Es esmu Marta Andersone, un šī ir meditācija bez vizualizācijas. Meditācija, spēcīgas emocijas, kā tās izturēt un pieņemt. Apsēdies vai apgulies ērti. Ļauj savam ķermenim atrast pozu, kurā tas vienkārši var būt. Aizver acis un sāc pamanīt savu elpu. Tā notiek pati. Tu tai tikai pievērs uzmanību. Ielpa un izelpa. Ielpa un izelpa. Nekas nav jāmaina, tikai vēro, kā elpa ieplūst un kā elpa izplūst ārā no tevis. Un sajūti, kā ar katru izelpu tu savu uzmanību vērs arvien vairāk uz sevi, jo nav jāmeklē ārpusē. Šobrīd tu esi kopā ar sev svarīgāko cilvēku, ar sevi. Pārslēdz uzmanību uz savu ķermeni. Pievērsies katrai savai daļai, sākot ar pēdām, tad kājas, vēders, krūtis, pleci, rokas, seja. Nekas nav jāmaina, tikai sajūti. Vai ir siltums, vēsums, varbūt smagums vai kņudoņa. Neko no tā nevajag apklusināt. Tu tikai piefiksē savu klātbūtni. Šis ir tavs ķermenis, tavas sajūtas. Un tagad šeit ir arī tava uzmanība. Iespējams, šobrīd ir sajūta, kāds iekšējs nemiers, vēlme izrauties, vai varbūt skumjas, vai dusmas, vai vienkārši smagums. Tu to nevari atslābināt. Tu to arī nevari apklusināt. Un tas nav jādara. Tu vienkārši pievērš uzmanību un pamani, kāda sajūta vai emocija manī šobrīd tā kustās. Ielpo un ielpo sevī vēl vairāk klātbūtnes. Izelpo un ļauj šai sajūtai vienkārši būt, bez nosaukuma, bez stāsta. Tagad paskaties uz šo sajūtu kā novērotāja. Tu neesi šī emocija, bet tu pamani
ka tā ir tevī. Tu vari vērot visas savas emocijas un palikt iekšējā mierā. Dusmas, tās nav apdraudējums. Skumjas, tās nav kļūda. Vienkārši vēro, jo emocijas nerada postu, kad tās tiek redzētas. Tās tevi ietekmē tad, kad tu tās apspied un bloķē. Elpo un ļauj sev vērot no malas, kur šī emocija dzīvo manā ķermenī. Kāda ir tās sajūta tur? Spiediens, dūriena sajūta, varbūt tukšums vai izmisums. Šobrīd tev nekas ar to nav jādara. Tu vēro bez vēlmes mainīt, un pēc laika tu sāc pamanīt, ka tā kļūst klusāka, varbūt pat mierīgāka. Tagad ļauj sev uzdot vienkāršus jautājumus un ieklausies sava ķermeņa atbildēs. Ko tu, emocija, man gribi pateikt? Uz ko tu norādi? Kāda tev bija vajadzība, kuru es neredzēju? Ko es šobrīd sevī noliedzu? Atbilde var nenākt vārdos. Tā var nākt kā sajūta, kā nojauta vai kā klusums. Tu neesi šī emocija. Tu esi tā, kas uzdrošinās klausīties, un tāpēc tev nav jābūt visu varošai, jo tev nav jācīnās. Kad emocija tiek ieraudzīta un uzklausīta, tā kļūst mazāka. Novēro to. Ar katru nākamo ieelpu tu sajūti, kā ķermenis vienkārši notur šo sajūtu. Nav vajadzīga pretestība, nav vajadzīga analīze. Tava ķermeņa spēja būt ar sajūtām ir tavas dzīves spēks. Ieelpo un sajūti savu krūšu zonu. Izelpo un ļauj tai atvērties vēl nedaudz. Ieelpo un sajūti savu vēderu. Izelpo un ļauj tam palikt mierā. Nav par daudz. Tu esi drošībā. Tu
esi sevī. Sajūti sevi tagad, savu ķermeni, savas emocijas, savu sajūtu un to, ka viss, kas parādās tevī, var būt. Tu neesi ne vājš cilvēks, ne kļūdains, jo jūti. Tu esi spēcīga, jo spēj uzdrošināties ieraudzīt to, kas sāp, un bez cīņas. Un šī ieraudzīšana un vietas iedošana ir tas, kas atbrīvo. Ielpo un sajūti, kā ķermenis kļūst siltāks, pieņemošāks, vieglāks, mierīgāks. Izelpo un pasaki sev: es jūtu, es klausos, es palieku ar sevi. Un piepildies ar šo pieņemošo vērošanas sajūtu, kur katra emocija paliek maigāka un tev draudzīgāka, līdz ko tu to pamani, ievēro un nebloķē. Jo mēs katrs gribam, lai mūs pamana, atzīst un pieņem. Lēnām atgriez uzmanību telpai ap sevi, pakustini pirkstus, kājas, rokas. Un, kad būsi gatava, atver acis. Tu joprojām esi šeit, bet tagad tu esi arī savā spēkā, jo spēcīgs nav tas, kuram nav emociju, bet gan tas, kurš tās spēj redzēt, atzīt un vienlaicīgi palikt ar uzmanību sevī.